Bet, ko tu saki par tādu, ir tāds viedoklis, ja? Es esmu to teicis, kad to Sokrāts neteica, ka cilvēka liktenis ir viņa raksturs. Kad cilvēka likteni nosaka viņa raksturs, respektīvi, viņš no dabas ir karstasinīgs, emocionāls, viņš johaidī, visdrīzāk, kad ar viņu notiks kaut kādas. Bet tu izdarīji pareizi, bet tev bija slinkums raisīt. Tu gribēji ātrāk, vienkāršāk pats, un tas ir atrisināts. Tā, pastāstīšu, papildināšu, plus citām vārdiem izstāstīšu, ko tur jau teica. Viņš pareizi pateica, tikai iespējams daudziem nav skaidrs, par ko tur runa vispār iet. Kivičs stāstīja, ka raksturs nosaka likteni. Tas ir viens daļēji, jā, no tāda viedokļa, ka ir tie psihotipi cilvēkiem, jā, mēs šeit tā kā esam tā kā jebkas dabā, jā, iedalīts pa elementiem kaut kādiem pa nozīmēm, jā, lai viss funkcionētu. Tāpat arī cilvēki iedalās pa dažādām savām funkcijām iekšējiem, jā, tas kas viņam dabiski dots, iekudēts iekšā jau, tas nav pat tas, kas dzimtas ietvaros sakrājās, bet tas ir tas, kas viņā ir, tā kā viņš kā tāds elements. Lūk, tas ir tas, jā, tas nosaka, kādas tev būs vērtības, kas tev bauda tos, jā, es to sāku savā Telegram kanālā to stāstīt jums, jā, 2 psihotipi jau ir pastāstīt, jā, pieņemsim, tur ir par ādas tipu, par rīcības meistaru un par kvalitātes meistaru, jā, pilnīgi 2 atšķirības. Viens būs momentā dzīvos ātri, piedzīvot momentu, cits dzīvos pagātnē, vērtībās, jā, taisnīgums un kvalitātē un ilgi lēna un tā tālāk. Otrs ir ātrs, tur fiksēs un šādi. Pilnīgi dažādi tipi. Tas nosaka daudz ko šeit uz zemes cilvēkam, kāds viņš būs. Bet tas, ko arī Ivo teica, jā, viņš par tiem līmeņiem tur teica, ka lūk, tur ir enerģētiskais karkas, viņš tur viņu nosauc, tas ir ģenētiskais kods vienkārši, kas mums nododās ar visu to, kas ir nodots no paaudzes paaudzē, mēs esam tā visa apkopojums. Un kā viņš tur saka, tas viss musars, tur ātra rīcība, tu tur kaut ko tur mezglu, tu tur nocērt, jā, kas tas tāds ir. Tas ir tad, kad cilvēkam, lūk, ir kaut kāda situācija viņa dzīvē, kaut vai, jā, tur, teiksim, Kivičs, kur asi norēģa un asi rīkojās, jā. Ar to visu var strādāt tādā veidā, ka ļoti daudz, visas tās situācijas, kuras tevī ierosina kaut kādas šīs emocionālās emociju, rīcības, darbības un tā tālāk, nevis tava dabiskā izpausme, bet, jā, viņš arī teica, ka tas ir tādiem cilvēkiem parasti ir potenciāls liels, kuri tādi asi reaģē, kuri visu kaut ko tur dara, jā, ka tie notikumi, kas notiek, viņi notiek priekš tam, lai izgaismotu, ka tu uz viņam noreaģē, tu uz viņiem kaut kādu reakciju iekšējā rodās, tātad tur ir kaut kas tevi aizķer, tātad ar to pastrādājot, jā, jo tas parasti tas ir ģenētiski nododās no paaudzes paaudzē, mūsu dzīvē tas aktivizējās. Ja tu ar to tiksi galā, tu tajā, ja tas vairs tevi netrigiros, un tu tajā vairs neaizvilsies, un tad tavs potenciāls, kurš ir enerģija, viņa netiks iztērēta liekam, visādam fufelam. Viņa tiks tā kā caur tevi izpausta maksimāli liederīgi gan priekš sevis, gan priekš sociuma. Par to viņš tur mēģināja kaut kā pasniegt, bet ar saviem tādiem vārdiem, tas ir tā kā viņu nodot, jā, viņam, Kivičam, ko Kivičs neuztvēra no viņa, jo Kivičam vajag citu valodā to pasniegt, lai viņš saprastu, par ko runa iet. Jā, un tas Kivičam, viņa dabiskais tips, jā, viņam nepatīk netaisnība, un viss šitais. Bet, kā, teiksim, Ivo teica, ka ir šis dažādās, šis tā kā karkas, jā, enerģētiskais, tur līmeņi, tas ir tās realitātes, kurās mēs visās vienlaicīgi tagad atrodamies, un atkarībā no tā, kad tu sevī transformē tās netīrības, jā, tā saucamās ģenētiskās, tās magnētiņi, jā, kas tevi tur. Kaut ko noņemot, tu ceļo pa tām realitātēm tādā veidā, un tavs potenciāls var maksimāli realizēties. Attiecīgi, tu esi gan tāds, kurš ir nodzēries, tur ticis kaut kādās galīgākās sviestos slims un vēl kaut ko, tu arī esi, ja tas ir materiālajā izpausmē, tu arī esi maksimāli realizējies, turīgs, laimīgs, pārticīgs un mierīgs un vispār realizējies superīgi dzīvē. Vienlaicīgi ir gan tas, atkarībā no tā, kā tu strādās ar sevi, būs atkarīgs tas, kur tālāk tava dzīvība ies tajā realitātē. Un tur arī, protams, ir atkarīgs pie tā, pie kādiem cilvēkiem tu esi, kurās vietās tu atrodies, jā, tas arī viss tas formē to realitāti. Jā, tu caur šādiem elementiem arī var teikt, teleportēties uz to citu esību, kur jau tu esi cits,
Un tur viņa sāk atraisīties savādāk, un tev sāk mainīties, kā citi saka, dzīvē kaut kas mainās.